kas arī, piemēram, tur bankas kontā vienkārši tikai naudu, nav jēgas labāk, tad viņu laist, ko banka dara. Banka jau arī, tad, kad jūs veicat ieguldījumus bankā vai turat, viņi jau to naudu netur, viņi veic kaut kādos fondos investē tāpatās iekšā, un banka jau ar to arī naudu pelna un aizdod citiem, vēl no citiem paņem procentus atpakaļ. Un tāpēc arī tā ir, ja tev ir nauda, kur vienkārši stāv, tad labāk vai nu gaidīt, pateikt, labi, es negribu investēt, bet tev noēdīs inflācija vienkārši. Un viss, un tad labāk turēt viņu kaut kādos aktīvos. Es nesaku to, ka jātur ir kriptovalūtā, bet tur ir tas, kas tev patīk. Nopirku USDT, kas ir stablecoins, kas ir 1:1 pret ASV dolāru, un ieliku tādā stakingā. Ko nozīmē stakings? Tad tu tā kā dabū to procentu likmi kaut kādu, piemēram, tajā laikā es uzliku man tāks uz 8% gadā. Piemēram, ieliku 2000 USDT un 8%. Un es viņu tā kā, ko es ar to izdaru, es pusgadu tai naudai netieku klāt, bet es dabūju 8% gadā, es uz pusgadu viņus liku iekšā. Tā ir, principā, DeFi sadaļa, ka tu kaut kādā veidā uz kaut kādu periodu iedod savus līdzekļus tā kā šai te biržai, viņa ar to noteikti tālāk tur rīkojās, bet tu dabū kaut kāds procents. Un tas ir tieši ļoti labs, variants, kad ir bear marketā, ja? Kad tev tirgus tikai krīt uz leju, īsti tu baigi pārdot, varbūt nepārdos, bet tu vari tādos earningos, stakingos likt iekšā un arī pelnīt šos saucamais passive income. Tu pat minēji par Robertu Kiyosaki, un man patīk Roberta Kiyosaki viens ļoti labs teiciens, ko viņš ir teicis, kamēr tu neatradīsi veidus, kā pelnīt naudu, kamēr tu guli, tikmēr tu katru rītu celsies uz darbu.